Tātad šis ir jau 4. gads, kad Latvijā notiek Krievijas čempionāta posms rallija reidā, un 3. gads, kad Geto komanda ir uzņēmusies organizēt šo projektu. Un, šis ir rekordgads, kad piedalās 29 ekipāžas. Pirmajā gadā bija, ja nemaldos, zem 20, aizpagājušā 22, pagājušā 24, šogad ir 29, restīvi katru gadu pa 3 ekipāžām mēs esam auguši. Es domāju, tas ir ļoti labs rezultāts, un šobrīd ir izcinās pāris tādi politiski jautājumi par to, lai Latvija iet šajā Eiropas zonā arī rallija reidā, jo šobrīd mēs tā kā esam autosportā pieskaitīti pie austrumiem, pie Krievijas un tā tālāk, bet tiklīdz pavērsies šīs iespējas, es domāju, arī mēs spēsim piesaistīt daudz vairāk ekipāžu tieši no Eiropas puses, un kas to zina, šobrīd jau ir 560 km sacensības, un es domāju, ka tas ir labs rādītājs arī priekš tādas Eiropas un pasaules bajas. Tā kā nākotnē noteikti cerēsim, ka šeit redzēt 50, 60, varbūt pat 70 ekipāžas. Šajā sacensībās ir pārstāvētas 6 valstis. Pārsvarā visi dalībnieki ir no Krievijas, jo tas ir Krievijas oficiālais čempionāta posms, bet piedalās arī ekipāža no Kazahstānas, ekipāža no Ukrainas, ekipāža no Baltkrievijas, 2 somu piloti, kas pārstāv arī autoklubu, kas ir Latvijas tāda, varētu teikt, jaudīgākā komanda šobrīd. Latvija pārstāv 2 ekipāžas, Feldmanis un Brants, kas ir ar Latvijas licencēm, un viens latvietis, kurš jau ir naturalizējies laikam Krievijā, Aldis Vilcāns, tā kā jā, viens latvietis, kurš brauc ar Krievijas licenci. Mums ļoti interesanti, ātri, pietiekami ar cietu segumu šie ceļi, un ātrumu vietām pat automašīnas sasniedz līdz 200 km/h, kas ir tiešām diezgan iespaidīgs ar kokiem 200 km/h. Katrs var apmēram iedomāties, kā tas ir. Un principā tiek vērtēts kā ļoti ātra sacensība. Vidējais ātrumposmos pat sasniedz līdz pat 100 km/h, viesīts ātrumposmā. Līdz ar to, ja runā par kaut kādu specifiku, tad tā arī ir tā specifika. Šis lielais ātrums un varbūt šaurās meža taciņas, uz kurām pāriet tas viss. Es domāju, jebkuram braucējiem ir ļoti interesanti, un tas ir iemesls, kāpēc katru gadu tomēr braucēji paliek vairāk. Я не знаю, какая завтра дорогу нам организаторы придумали, и сказать, какая будет средняя скорость, очень тяжело. Сегодня была максимальная скорость, достаточно неплохая. 5 минут у нас, 5:02, 8 километров. То есть, это там больше 100 километров получается. Вообще хорошая скорость. Здесь чисто раллийный кусок, стратегии никакой. Садишь за руль, штурман говорит, куда ехать, и ты едешь. Никакой стратегии. Yeah, it was exciting, of course. First stage and a long time since last race. And we came through. Sadly, we catch the car in front of us in let's say 4 kilometers, and we avoid him. And there was also dust before that, and one quite big stone, and I wasn't sure that can I go over it, so I avoided, and we lost, let's say, more than 10 seconds with those, but that's just start for the race, and we are pleased to be here.